Sveicināti mīlestības ceļš liecībās klausītāji! Ir otrdiena. Ģertrūdei tas nozīmē alfa. Sākums aizraujošākajam dzīves ceļojumam kopā ar Dievu. Tās nav tikai lekcijas, tikai kopīgas vakariņas un sarunas vairāku nedēļu garumā, bet tās ir izmainītas dzīves. Šobrīd, kad Ģertrūdei piedzīvojam 40. alfa kursu, otrdienās svinēsim Dieva mīlestības darbus liecībās no alfas dalībniekiem un kalpotājiem 20 gadu garumā. Man šķiet tāds Ģertrūdiet raksturojošs vienums ir mācītāja Oskara zvans pirms alfas kursa sākuma, kad viņš, ja nu gadījumā trūkst, aicina pievienoties kalpotāju komandai, un tie, kas šo zvanu ir saņēmuši, labi zina, ka mācītājiem Oskaram ir ļoti grūti atteikt. Un, lai gan man toreiz tiešām otrdienas vakari bija aizņemti, pēc šī zvana es sapratu, ka man ir laiks un iespēja pievienoties rīta komandas kalpotājiem. Un toreiz Ģertrūdē vēl trešdienas rītos notika rīta alfa, kas ne ar ko neatšķīrās no vakara kursa, tādēļ kopā ar vakara kursa dalībniekiem nedēļas nogalē mēs devāmies kopā uz Kandavu. Savā grupiņā toreiz kalpoja kā aizlūdzējs, un sākoties vienai no lekcijām, mēs kopīgi devāmies lūgt, un kā jau tādā lielā draudzē gadās normāli, ka mēs varbūt kādreiz viens otru pazīstam pēc izskata, vai esam redzējuši kaut kur viens otru draudzē, bet nevienmēr zinām vārdu. Tādēļ, kad noslēdzās lekcija mūsu kalpošana, es piegāju pie aizlūdzēju komandas vadītāja, lai iepazītos, un tā mēs tur runājot noskaidrojām, ka abas bijām uzsākušas kalpot pielūgsmē, un kaut kā es neatceros to iemeslu, bet mēs vēl uzkavējāmies, lai kopīgi slavētu Dievu. Un tā mēs tur spēlējām un apmainījāmies ar repertuāru, jo nevienmēr tas ir vienāds, un man toreiz bija tāda īpaša mīļa dziesma grupas Jorspējas mieras, un Agnese šo dziesmu nezināja, tad mēs vienkārši sākām to dziesmu tā kā kopīgi spēlēt, un man liekas, mēs spēlējām vairākas reizes. Un šajā dziesmā ir tādi vārdi: savu mieru tu mums dot, nekā pasauli dot, un mēs tiešām tā slavējot piedzīvojam tādu pielūgsmes vietu, kur šis vārds, ko izdziedājām, arī bija fiziski sajūtams, kā Dievs svētā gara miers, kas pār mums tā pārlaidās. Bet tur notika arī vēl kaut kas klāt, jo tad, kad mēs tā beidzām slavēt, cilvēks, kas man bija līdzās un kuras ir kā tikko biju iepazinusies, man bija tā sajūta, ka man blakus ir mana māsa, kur es pazīstu visu dzīvi, un tas bija tāda sākumā pat nepazīstama sajūta. Un varbūt mēs pat neesam, man šķiet, tik līdzīgs vai tik vienāds, ka mēs arī esam pietiekami atšķirīgs. Un tas galīgi nenozīmē, ka mēs kaut kā ārēji būtu tā kā līdzīgs, bet tā vienotība bija dota caur Kristu. Un tas bija tāds īpašs sākums mūsu turpmākajai draudzībai. Mēs pēc tam kopā vēl ar citiem kalpojām pielūgsmes vakaros, kas bija tāds īpašs posms slavēšanas kalpošanā un sadraudzībā, un arī tādā mēs iesaistījāmies arī tādā ikdienā viena otras dzīvē. Un tur bija tādi svētā gara pieskārieni, ka mūsu katras diena varbūt bija pilnīgi atšķirīga un dažādās vietās, bet mēs kaut kā kungs deva kaut kādus tādus stiprinājumus vai dažreiz Dieva vārdu, ko otrai aizsūtīt.
Un caur to tu tā, varbūt kādreiz, kad ir kāda situācija savā dzīvē, mēs mēdzam tā mikroskopiski pietuvināties un redzēt katru tur sīkumu un detaļu. Un tad bija tiešām tā skaisti, ka ir tas otrs, kurš tev palīdz atvirzīties no tā mikroskopa un meklēt un ieraudzīt Dieva plānu tai situācijai un ko viņš vēlas caur to uzrādīt vai ļaut piedzīvot. Un jā, tā bija ļoti liela žēlastība un svētība šajā posmā. Un arī, ne tikai šī ticības līdzgaitniecība bija mūsu starpā, bet arī tāda parasta ikdiena, kur kādos posmos, kas man bija ienākot mazulīšiem ģimenē, bija tāda dāvana arī, kur nezinu, ka man ir draugs, kurš var atbraukt un kādreiz palīdzēt uztaisīt maltīti vai vienkārši uzklausīt, kad vajag izraudāties. Un es atceros, ka bija kāda lūkšana, un es Dievam pateicos par šo draudzību, par draudzeni lūdzot, un Dievs man bija kaut kā uzrādījis, ka viņš bija redzējis tās manas ilgas, un es pat neizpratu, ka es nebiju tās ilgas pat tā apzinājusies, jo es esmu tiešām svētīta ar tādiem tuviem cilvēkiem savā dzīvē, bet nevienmēr, tā kā varbūt ir kāds cilvēks, ar kuru tu vari reti tikties un dziļi parunāties, bet man patiešām pēc šīs lūkšanas es sapratu, ka man patiešām bija tās ilgas pēc draudzenes, kas ir pieejama. Tādā nozīmē, ka negaidīt to varbūt iespējamo tikšanos kaut kad tur reizi kādā posmā, bet ka arī tā katra diena kaut ko nesa un bija tiešām liela svētība par šo draudzību. Un tas bija tā interesanti apjaust, ka vispār man likās, ka es eju kalpot citiem un šī atsaukšanās kalpošanai bija vairāk domājot par citiem, tad bija tik dzīvi piedzīvot Dieva Tēva tūmu un to, kā viņš uzlūko mūsu ikdienas, mūsu vajadzības un kā vēlās arī tās piepildīt, bet ja mēs tās pat neapzināmies. Svētais Dievs, paldies, ka Tu esi mūsu vidū un ka vietās, kur esam pie Tevis, Tu dāvā jaunas draudzības, jaunas draugus, māsas un brāļus Kristū. Paldies, ka Tavs plāns ir tik brīnišķīgs un Tu dāvā un dod vietās, kur pat mēs neapzināmies, cik tuvs ir Tavs tuvums un ko Tu gribi ar to visu iesākt un panākt. Paldies par visām draudzībām, ko Tu esi veidojis caur Alfas kursu. Paldies, ka varam caur šo piedzīvot Tevi, Kungs Kristu. Es lūdzu dod sirdsraugus tiem, kas vientuļi, kas ilgojas pēc patiesām dzīvām un Tavu žēlstības pilnām draudzībām un attiecībām. Lai vienotībā caur Tevi mēs varam ieraudzīt un iemīlēt tos, ko Tu mums esi dāvājis līdzās. To lūdzam caur Tevi, Jēzu, ar to lūgšanu, ko mācīs Tu pats. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.
Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.